Slava Dievam, mēs esam Dieva bērni. Kā tad kļūst par Dieva bērnu? Jēzus saka, ka jāpiedzimst no augšienes. Jāpiedzimst no augšienes. Proti jāatsaucās Dieva gara un Dieva vārda darbam mūsu sirdīs un mūsu dzīvē un mūsu prātā. Dieva mīlestību mēs nedrīkstam noraidīt, bet ja mēs Dieva mīlestību pieņemam, Dieva mīlestība darbojas mūsos un atzemdina mūs, dara mūs par jaunu radījumu. Viss, kas ir pagājis, viss ir aizgājis. Redzēs, visu daru jaunu. Vēstulē Kolosiešiem šo piedzimšanu no augšienes mēs atrodam aprakstītu kā pestīšanu. Tas ir cits nosaukums šim pašam dievišķiem notikumam cilvēku dzīvē. Jūs ar prieku pateiksieties Tēvam, kas jūs darīs cienīgs dabūt savu tiesu pie svēto mantojuma gaismā. Viņš mūs izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. Kā mēs to varam zināt? Vēstulē Romiešiem 8. nodaļā ir tālāk par to teikts, ka svētais gars liecina mūsu garam, ka mēs esam Dieva bērni. Visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Abā Tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Svētais gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni, un divu liecinieku liecība ir patiesa. Es izjūtu, es ticu, es esmu pārliecināts, ka es esmu Dieva bērns, un Dieva gars to apliecina. Tā ir apzīmogota lieta, apzīmogota patiesība. Bet vēl tālāk, ja nu esam bērni, tad esam arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Mantinieki. Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs ir apbalvojis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Lielas svētības mēs varam saņemt un saņemam šeit, bet labākais vēl ir priekšā. Jēzus ir aizgājis mums vietu sataisīt. Un tad, kad viņš savu audzināšanas darbu, kad Tēvs savu audzināšanas darbu būs pabeidzis, un ka pienāks tas brīdis, lai atklātu mūs, padarītus līdzīgus savu dēlu tēlam, atklāsies šīs dievišķais mantojums. Dieva bērni, mantinieki. Bet ir vēl kaut kas cits. Kamēr mēs esam šeit virs zemes, mēs esam lūdzēji. Mēs esam absolūti atkarīgi no viņa. Tā ir brīnišķīga atkarība. Ir ļoti bīstami un ļoti bēdīgi, ka ja mums jābūt atkarīgiem no cilvēkiem. Ja mēs esam fiziski nespēcīgi un esam atkarīgi no vai no mīļiem cilvēkiem, vai citādu veidu cilvēkiem, tas ir ļoti sāpīgi. Ja kādā citā dzīves situācijā, kādā konflikta situācijā mēs esam atkarīgi no cilvēkiem, tas ir ļoti bēdīgi. Bet būt atkarīgiem no Dieva, kurš ir absolūti labs, mīlestības pilns, tas ir kaut kas brīnišķīgi. Mēs esam Dieva bērni, mēs esam piedzimuši debesīm, mēs esam mantinieki, mēs esam atkarīgi no viņa. Varbūt, ka kāds nejūtās kā Dieva bērns, nav pārliecināts. Dieva vārds saka mums, tuvojieties Dievam,
tad viņš tosies jums. Jēzus saka, kas pie manis nāk, to es neizmetīšu ārā. Un kas pie Jēzus nāk, patiesi nāk, to viņš dara par Dievu bērnu. Jēzus ir ceļš pie tēva. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur viņu. Bet ja nu mēs esam bērni, un ja mums ir šādas svētības, pestīšana, mantojums, iespēja būt atkarīgiem no viņa, un mēs tādi esam, tad vēl ir viens jautājums, kuru beigās es vēlos uzdot. Kādi bērni mēs esam? Mēs zinām, ka ir labi bērni un slikti bērni. Ir paklausīgi bērni un nepaklausīgi bērni. Ir pateicīgi bērni un nepateicīgi bērni. Kādi bērni mēs esam? Dievs sagaida, Tēvs sagaida, lai mēs būtu paklausīgi bērni. Kad viņš mums saka, dēls, es radāt manā vīna kalnā, tad mēs ejam. Ja mēs esam paklausīgi bērni, mēs griežamies pie viņa ar jautājumu, kungs, ko tu gribi? Tēvs, ko tu gribi, lai es daru? Un viņš mums saka, ko lai mēs darām. Un, protams, pārākais par visu ir mīlestība. Jēzus sacīja reiz Martai, Marta, Marta, tu daudz pūlējies, bet Marija to labāko daļu izvēlējusies. Viņa sēž pie manām kājām. Viņa savu sirdi atver. Mīlēt viņu. Mīlēt viņu, kurš ir mīlestības cienīgs, kurš mūs pirmais ir mīlējis, ir tā pārākā lieta. Tev uz Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds, dvēseles, spēku un prāta. Tas ir augstākais bauslis. Tā ir visideālākā paklausība. Dievu mīlēt. Un šķiet Mārtiņš Luters sacījis ir, mīli Dievu un dzīvo, kā tev patīk. Jo, ja mēs viņu mīlēsim, tad mums patiksies dzīvot tādu dzīvi, kas pagodina viņu un viņu vienu. Lai slavēts ir Dievs, mūsu Kunga, Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Amen. Slava tam Kungam!